ja mēs atgriežamies vēl pie tiem jaunumiem, ja, tad tā lielā sensācija šobrīd ir tas, ko mēs tūlītās arī aiziesim tuvāk pastīsimies. Tā ir 9. sērija, tā jāskā Axion 9. Nu, un apskrienot konkurences stendus, bailes nav? Apskienot konkurences stendus, bailes galīgi nav. Tas ir labi. Pirms 2 gadiem, kad prezentēja jauno Xerion 12. Jā. Jā, īstenībā pie tā arī varētu mēs pietuviesimies. Jā. Tad klāsa ieguva prestižo baltu lielajaudas traktoros. Jā. Un šogad bija tāds zināms, ne bailes, bet tāds bažas par to, ka visi konkurenti vai visi ražotāji šogad prezentēs jaunos traktorus un kā tad būs. Ja? Tad mēs redzam to, ka ir uzlīme, ja, kad šis no jauna izveidots, jauna izgatavots traktors, saražots. Un viņš ir iegūs atkal to pašu balvu, kā lielajaudas traktorā, kā gada traktors 2026. Medaļa. Medaļa. Mēs smējamies to, klāsts uztais traktoru, viņš tiek novērtēts. Tas nozīmē, ka viņš ir labs, jā. Uzreiz tikko ir, uzreiz novērtēts. Kas mums šeit ir, ja mēs skatāmies ļoti līdzību ar iepriekšējo modeli? 70 zirgspēku un 448. Būtībā 450 zirgspēku, jā. Bet galvenā vislielākā, būtībā tā 75% pilnīgi jauns traktors. Par pamatu apakšā ir liela daļa, it kā tas pats ražotājs, tiltam, dzinējam, transmisijai, bet ar ļoti daudziem uzlabojumiem. Bet pats labākais ir tā kabīne, pilnīgi no jauna izbūvēta kabīne. Daudz plašāka, daudz lielāka, ergonomiskāka. Traktors ir palicis daudz gudrāks. Jā. Transmisijas menedžments ar elektroniku. Nu, tur ir traktors mācās kopā ar driverus. Kabīnes amortizācija palikusi savādāk. Kabīnes amortizācija viņa izskatās savādāk, bet viņa palika tajā pašā mehāniskajā izpildījumā. Jā. Ja plāsa uzskata, ka mehāniskā 4-punktu amortizācija būs pat labākā. Viņa pilnībā pārstrādāta, mazliet uzlabot, bet principā jā, tā ir tāpat.